Ja mēs, piemēram, skatāmies tepat Latvijā, neskatoties pat tik tālu kā uz Ameriku, tad, zināmā mērā, man žēl, ka mūsu žurnālisti nav bijuši tikpat aktīvi apkarojot, nu, teiksim, tās lietas, ko viņi uzskata, kas nav pareizi. Nu, es kā piemēru varētu minēt, finanšu ministrs stāstīja, ka šis ir solījuma pildīšanas budžets. Ja žurnālisti mazliet apskatītos atpakaļ pagātnē, te viņi redzētu, ka solījumi bijuši pilnīgi citi. Neviens solījums nav pildīts attiecībā par 2017. gadu budžetu, un tā viss ir bijusi tikai un vienīgi Dans Reiznieces Ozols un esošās valdības propaganda. No tiesas solījuma pildīšanas kontekstā runājot, ievērojami pieaudzis finansējums izglītībai, ievērojami pieaudzis finansējums veselībai. Jā, solījuma laušana noteikti arī attiecībā uz minimālajām sociālajām iemaksām. 2014. gadā, ejot uz vēlēšanām, mēnesi pirms vēlēšanām, jeb mazāk kā mēnesi pirms vēlēšanām, pie varas esošās partijas solīja nemainīt nodokļus. Jau mēnesi pēc tam nodokļi tika mainīti. Nemaz nerunājot par šo hausu, kas izcēlās pagājušā gada decembrī attiecībā par nodokļu politiku. Tā kā, ja mēs šeit runājam par solījumu pildīšanu, tad es gribētu teikt, ka tad jautājums ir, kas ir solījuma nepildīšana.